Sanktpēterburgas centrālajā kultūras un atpūtas parkā 2 dienas skanēja latgaliešu dziesmas. Tradicionāli jau 5 gadus Līgo priekšvakarā Ziemeļu galvaspilsētā tiek rīkots latgaliešu kultūras festivāls. Pateicoties šim pasākumam, Pēterburgas iedzīvotāji iepazina un iemīlēja mūsu zemi. Iniciatīva par Latgales kultūras dienu rīkošanu radās pašiem Pēterburgas iedzīvotājiem. Apmeklējot mūsu reģionu preses tūres ietvaros, žurnālisti ilgu laiku nespēja aizmirst latgaliešu viesmīlību, tāpēc tos ielūdza pie sevis. Ideju atbalstīja Latvijas ģenerālkonsulāts Sanktpēterburgā un Latgales reģiona attīstības aģentūra. Sanktpēterburgas cilvēki ļoti kulturāli, viņiem interesē dažādas kultūras, un viņi priecīgi, ka var atnākt šeit un redzēt, kā notiek Latvijā kaimiņa reģionā. Viņi pazīst Latviju. Paiet mēnesis no iepriekšējā festivāla, kad man jautā, kad būs nākošais. Un ziemā jau vispār gaida, kad tev būs svētki, man diplomātiskajā korpusā kolēģi jautā. Vakardien mēs atklājām, mums bija pieņemšana ģenerāla konsulātā, un man bija ļoti daudz mani kolēģi atnākuši, un visām ģimenēm. Organizatori pēc iespējas vairāk cenšas parādīt mūsu Latgales bagātību, tradicionālo virtuvi, amatniecību, senču dziesmas un dejas. Katram festivāla apmeklētājam bija iespēja ne tikai apskatīties, bet arī piedalīties dažādās aktivitātēs – klūgu pīšanā, laimes monētas kalšanā, Latgales speķa degustācijā vai riņķa dejās. Tur ir pilnīgi cita atmosfēra. Viņi mīl savu kultūru, tas ir ļoti apsveicami, kad novērtē un mīl savu kultūru. Mūsu uzmanību pievērsa siera smarža. Šeit var iegādāties sieru, kurš mums ir liegts ieviesto sankciju dēļ. Lielisks pasākums, jo Pēterburgā ir ierasts rīkot festivālus tikai nedaudz pieskaroties interesantajam. Šeit tiešām ir ļoti patīkami atrasties, mums ļoti patīk. Tik lieliska mūzika, meitenes tik brīnišķīgi dzied, ka nav iespējams stāvēt malā un nepiedalīties. Rokas un kājas pašas iet līdzi. Man ļoti patika. Esmu pirmo reizi šajā festivālā. Es vēlos to apmeklēt vēlreiz, tas ir lieliski. Festivāla apmeklētāju vidū varēja satikt arī tos cilvēkus, kuri likteņi ir saistīti ar Latviju un Latgali. 2 dienas tos varēja sastapt parkā, daloties atmiņās un izbaudot Latgales reģiona atmosfēru, kas nozīmē, ka mūsu zemi mīl arī ārpus tās robežām.